Tūliņ dosimies uz Patversmi, kura aktieris Varis Vētra jūs iepazīstinās ar milzīgiem, taču labsirdīgiem ķepaiņiem. Šīs mīļais suns ir Rudolfs, viņam ir 4 gadi. Viņš ir Patversmē Ulubeli jau no augusta vidus. Un tā nu ir sanācis, ka tādus lielākus, brangākus suņus Patversmes apmeklētāji pavadā, pabaro, bet uz mājām negrib ņemt. Un katru šitādi lielie suņi gaida katru lauku iedzīvotāju, jo laukos jau šitādi suņi ir noderīgāk nekā Rīgas dzīvoklī. Paskatieties, cik Rudolfs ir mīļš. Viņš ir ļoti mīļš pret cilvēkiem, bet viņš nav tik draudzīgs ar citiem suņiem, bet ar cilvēkiem. Ar cilvēkiem viņš ir pavisam draudzīgs. Bet 2 gadus jaunais un aktīvais suņu puika draudziņš ļoti mīl bērnus un vislabāk jūtas, kad kāds pakasa punci un samīļo. Savukārt vidusāziešu tipa ķepainis Tomiņš uz Patversmi atceļojas no Plosnieku ielas. Tomiņš noteikti būtu lielisks ģimenes draugs un labs mājas sargs. Šī ir vācu aitu sugas kucīte. Mums ir pusotrs gads, un šī kucīte, kurai jūs paši, ja jūs paņemsiet šo kucīti, jūs varēsiet dot vārdu, ir atrasta Ulmaņa Gatvē 24. februārī. Mīlīga tāda sievišķīga, temperamentīga, kā jau vāciska kundzīte. Katrs zvans Patversmē, kad tiek jautāts, vai var atbraukt izvēlēties suni dzīvē privātmājā. Katrs apciemojums, kad cilvēks saka, esam no laukiem, liek sirdī cerībā sarauties gaidot, kad mājās dosies kāds izmēros prāvais Patversmes iemītnieks. Lauku plašumos liels suns nērtības nerada, tāpēc cilvēks no laukiem viņam ir praktiski vienīgā cerība. Tā kā mēs jūs uzaicinām, brauciet uz Ulubeli, nāciet izvēlēties šeit brīnišķīgos mājas draugus un mājas sargus. Un viņi jums būs pateicīgi, un viņi jums atdarīs jūs labo sirdi, vai ne, Rudolf? No 29. marta līdz 1. aprīlim izstāžu kompleksā Rāmava norisināsies jau 20. starptautiskā lauksaimniecības izstāde. Tur būsim arī mēs, Rīgas pilsētas dzīvnieku Patversme, lai uzrunātu jūs, kuri dzīvo un saimnieko skaistajos Latvijas laukos. Atbrauciet pie mums! Varbūt kāds lielu, apaļu un šobrīd skumju acu pāris iekritīs sirdī. Jūs varat palīdzēt nelaimē nonākušiem ķepaiņiem, piezvanot uz maksas tālruni 900 60 83, maksa 1 lats.